Daugavpilī dzimušais mākslinieks Marks Rotko ir pazīstams visā pasaulē. Katru gadu viņam par godu pilsētā tiek rīkoti dažādi kultūras pasākumi. Marks Rotko ir slavens amerikāņu mākslinieks abstrakcionists, kurš dzimis Dvinskā, tagadējā Daugavpilī. Tikai pateicoties viņa slavai, mākslinieku pasaulē ir pazīstams šis Latgales pilsētas vārds. Daugavpilieši ir lepni par savu novadnieku. Katru gadu pilsētas dome rīko kultūras pasākumus pieskaņojoties viņa dzimšanas datumam. Viens no pazīstamākajiem ir starptautiskais mākslas plenērs. Šogad plenērs ir noticis Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam programmas ietveros, un mūsu projekts saucās Mission to Create. Plenērs notiek jau 7. reizi. 15 mākslinieku no 12 Eiropas valstīm. 10 dienas mākslinieki iepazinās ar slavenā mākslinieka dzimteni, piedalījās meistarklasēs, pētnieciskos lasījumos, apmainījās pieredzē. Šeit viņi radīja savus darbus, kurus pēdējā plenēra dienā izstādīja skatītāju apskatei. Šeit tāds līmenis, šeit ir daudz augstāks. Viņi strādā, viņi ir profesionāli ļaudis. Pagājušajā gadā bija nedaudz augstāk, nedaudz zemāk. Šeit ir labi darbi un ļoti labi darbi. Jau pabeigta Daugavpils cietokšņa arsenāla tehniskā projekta izstrāde. Ideja kļuva par realitāti pateicoties 3 Eiropas fondu finansiālam atbalstam. Marka Rotko studiju rezidenču centra celtniecībai un radošo industriju atbalsta centra attīstībai liela daļa finansējuma būs projekta Mission to Create ietvaros. Šīs studijas paredzētas mākslinieku dzīves apstākļu radīšanai un tieši mākslas centrā. Mūsu uzdevums ir 2013. gadā veiksmīgi atvērt šo centru un uzsākt tā darbību. Šī būs vienīgā vieta Austrumeiropā, kur jūs atradīsiet mākslinieka darbus. Pie tam Rotko bērni ir devuši solījumu laiku pa laikam mainīt darbus.